Šī melnādainā sieviete kļūst populāra internetā pēc tam, kad pārcēlās uz balto apkaimi un atklāja kaut ko tādu, kas internetam īsti nepatīk. Un, kad es saku, ka tas viņiem nepatīk, es domāju, ka viņi ir šokēti un vispār nezinu, kā ar to tikt galā. Es dzīvoju pilsētā, Baltādaino kopienā, kur 99% iedzīvotāji ir baltie, un te ir kluss, tīrs, mierīgs, nav nekādu traucējumu, nemieru vai nesaskaņu. Protams, tas neatiecas uz katru Baltādaino rajonu, bet noskaidrosim, kāpēc internets burtiski zaudē prātu par šo. Parunāsim nopietni, labi? Jo šī melnādainā sieviete kļūst populāra internetā, jo viņa pārcēlās pāri visai valstī uz pārsvarā Baltādaino rajonu. Un viņa saka, ziniet ko? Dzīvot Baltādainajā rajonā, kā melnādainai sievietei, ir labāk nekā jebkur citur, kur esmu dzīvojusi. Parunāsim par to. Tagad mēs apskatīsim viņas pirmo video, kas izraisīja visu šo strīdu un kļuva populārs internetā. Un tad redzēsim, kas notiks tālāk. Tagad Jūs jau zināt, ka esmu runājis par to, ka pametīšu austrumkrastu, un es to izdarīju, un tagad esmu šeit, rietumkrastā. Un es jums pastāstīšu, kas ir traki. Šeit gandrīz nemaz nav melnādaino cilvēku. Visā manā dzīvojamajā kompleksā ir tikai 2 melnādainie cilvēki. Un es esmu redzējis tikai vienu melnādaino cilvēku, un viņš strādā publikas. Zini ko? Interneta tūlītējā reakcija ir: mans dievs, tas ir tik rasistiski. Kā var būt tikai balto apkaime? Bet ir daudz tikai baltu vai tikai melnādaino apkaimi, un cilvēki par to nekad neminēs. Es dzīvoju pilsētā, Baltādaino kopienā, kur 99% iedzīvotāji ir baltie, un te ir kluss, tīrs, mierīgs, nav nekādu traucējumu, nemieru vai nesaskaņu. Kāpēc pie velna mēs nevaram būt tādi arī melnādaino apkaimē? Tas, kas šajā video ir tik labi, ir tas, ka kāds no iekšienes saka, hei, varbūt problēma ir mūsos pašos. Varbūt tas nav tāpēc, ka baltie mūs ir apspieduši, bet varbūt mēs paši neesam sakārtojuši savas lietas tā, kā vajadzētu. Manuprāt, jebkurš, kurš visu dienu kliedz rasisms, 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 ir cilvēks, kuram vairāk patīk sūdzēties, nekā patiešām darīt kaut ko, lai uzlabotu situāciju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrībā. Nebūt par cilvēku, kurš tikai sūdzas par to, cik slikti pret viņu izturējušies, bet gan būt par kādu, kurš aktīvi cenšas kaut ko mainīt. Žēl, ka mums jābrauc uz pasaules otru malu tikai tāpēc, lai dzīvotu un būtu tā, kā dzīvei vajadzētu būt. Un tas ir skumji. Un es nekad iepriekš neesmu dzīvojusi starp baltajiem cilvēkiem, un man jāsaka, tas ir ļoti patīkami. Tas ir ļoti patīkami. Atkal šī video ironija ir tāda, ka, ja to pateikt kāds, kurš nav melnādains, viņu uzreiz burtiski iznīcinātu. Un nav tā, ka viņu neiznīcina internetā un cilvēki par to nesatraucās, bet tajā pašā laikā viņi to saka no savas pieredzes, to nevar noliegt. To saka šī sieviete, šī melnādainā sieviete, kuru visu savu dzīvi ir dzīvojusi melnādaino kopienās, tā ir viņas pieredze, un cilvēkiem tas ir jāpieņem. Neslēpšu. Man tas šķiet neticami izklaidējoši. Viņa ir lieliska, viņai ir tik jautra personība, ak Dievs, vienkārši ir patīkami skatīties. Un man jāsaka, tas ir ļoti patīkami. Tagad daudz cilvēku par to būs sašutuši, jo viņi viņu uzskatīs par rasisti. Viņi viņu sauks par rases nodevēju, jo viņa pameta savu rajonu un pārcēlās uz balto rajonu, kur patiesībā ir laimīgāka. Bet vai viņai ir taisnība? Tas ir jautājums. Vai viņa dzīvoja citādu dzīvi melnādaino rajonā, un vai šī dzīve ir pilnībā pazudusi tagad, kad viņa dzīvo baltajā rajonā? Atbildēsim uz šo jautājumu. Pirmkārt un galvenokārt ļaujiet man pateikt, ne visi melnādainie cilvēki uzvedas slikti. Ne visi melnādainie cilvēki veicina nogurumu no šīm problēmām melnādaino kopienās, ko daudzi šobrīd izjūt mūsu sabiedrībā. Ne visi melnādainie cilvēki ir tie, kas iesaistās kautiņos uz Carnival Cruise kuģiem, vai piekauj cilvēkus Wendy's, vai sāk kautiņus Waffle House. Bet jā, tā tas ir. Un es domāju, ka tas ir acīm redzami un pašsaprotami. Mēs šeit nerunājam par to, vai dzīvot kopā ar melnādainiem ir labāk nekā ar baltajiem. Mēs šeit runājam par to, ka dažreiz internetā ir fakti, ko cilvēki piedzīvo, un cilvēki nespēja ar to tikt galā, jo tas nesakrīt ar viņa nespēju būt niansētiem. Ko es ar to domāju? Ir ļoti iespējams, ka, ja tu dzīvo vienā rajonā un pārvācies uz citu rajonu, pieredze jaunajā rajonā, jo tur ir citi cilvēki, var būt labāka, bet tāpat tā var būt arī sliktāka. Kad kāds nāk klajā un saka, nav svarīgi, kāda ir viņa ādas krāsa, es agrāk dzīvoju šeit un man tur negāja labi, tad es pārcēlos šeit un man šeit gāja labi. Tas ir kaut kas, ko cilvēkiem vajadzētu iemācīties pieņemt. Iemesli, kāpēc pirmajā rajonā negāja labi, ir svarīgi, un iemesli, kāpēc otrajā rajonā gāja labi, arī ir svarīgi. Bet, ja tas nesakrīt ar to, kā cilvēki tieši vēlas redzēt rasu atšķirības, tad tas nesaskanēs.
Tam vajadzētu būt pilnīgi pieņemamam argumentam, bet šeit tas tā nebūs, jo cilvēki to nespēja pieņemt. Es nesaku, ka visi rajoni, kur pārsvarā dzīvo baltie, ir mierīgi. Es nesaku, ka visi rajoni, kur pārsvarā dzīvo melnādainie, ir slikti. Un tāpēc es vēlējos skatīties viņas malu, jo viņa acīm redzam ir melnādaina, un tāpēc viņa var par to runāt vairāk. Bet nogurums no melnādaino kopienas problēmām ir īsts. Cilvēki nepārtraukti saka, mums nav tā, ko esam pelnījuši. Varbūt kādā brīdī tas rodas no tā, kā tu dzīvo savu dzīvi, nevis no tā, ka cilvēki tevi apspiež. Tā ir īpaša problēma melnādaino kopienā, ja mēs to vispār tā vēlamies saukt, ar šīm konkrētajām problēmām. Un es domāju, ka par to viņa arī runā. Un tagad, kad viņa pārcēlusies uz rajonu, kur pārsvarā dzīvo baltie, viņa skatās apkārt un saka, es neredzu, ka šāda uzvedība šeit notiktu, jo to vienkārši nepieļautu. Ir pareizi atzīt šīs lietas, ir pareizi norādīt, ka pastāv problēmas, un ir normāli nevēlēties dzīvot ar šīm problēmām, ja tev ir taisnība. Bet tā ir tā lieta. Ja tu uzdrīksties pateikt, ka kādā sabiedrībā ir problēma, ka viņi uzvedās noteiktā veidā, tev uzreiz uzskata par rasisti. Un, protams, tas neatiecās uz visiem sabiedrībā. Tas jau ir pašsaprotami. Bet fakts, ka šis video kļūst tik populārs, kur sieviete dalās savā pieredzē dzīvojot šajā kopienā, un cilvēki saka, nē, tas nesakrīt ar manu pasaules redzējumu. Tā pati par sevi ir problēma. Patiesībā tam nav nekāda sakara ar melnādaino un baltādaino pretstatījumu. Dzīvojot rajonā, kur vienmēr ir skali, kur cilvēki bieži iesaistās kautiņos, kur ir bandas, kur ejot uz pārtikas veikalu viss ir aizslēgts, kur nav uzticības un ir liels risks vienkārši atrasties savā kopienā. Ir normāli vairs negribēt tur atrasties. Tu neesi savas rases nodevēja, jau uz to norādi. Un tas patiesībā nozīmētu, ka visi melnādainie cilvēki vienkārši pieņem šo un uzvedās šādi. Un ir daļa no šādas uzvedības. Ir normāli vēlēties sev vairāk. Ir normāli patiešām paņemt vairāk sev, ko viņa arī dara. Protams, viņa saņem naidu par to, ka pārcēlās uz balto rajonu un izteica šo paziņojumu, bet viņa to nepamet, viņa atbild. Noskatīsimies tavu nākamo video. Un es vienkārši zinu, ka viņas atbild būs zelta vērta. Es domāju, šī sieviete kļūs par internetu sensāciju. Es tev kaut ko pateikšu. Tas ir sasodīts kauns. Cik daudz melnādaino cilvēku man raksta? Jo es patiesībā esmu laimīga, ka dzīvoju rajonā, kas ir tīrs, skaists, sakopts, kluss. Un tā vienkārši sanāca, ka apkārt ir tikai baltie cilvēki. Un man ir melnādainie cilvēki, kas cenšas likt man justies slikti. Tāpēc, ka es gribu audzināt savu dēlu vidē, kurā es negribu, lai viņš domā, ka krekas mēķēšana un prostitūcija ir normāla. Un tad vēl turēt savu apkārtni netīru, braukāt apkārt un traucēt mieru. Un ar biksēm zem dibena, staigājot apkārt, valkājot sasodītus zaķīšus un esot bara netīru kāju mauku, un jūsu resnies sasodītie bērni, tas viss ir normāli. Paskaties uz manu dēlu. Paskaties uz manu bērnu. Mans bērns dzīvo sasodīti labu dzīvi, un tu domā, ka man par to nav taisnība? Es zinu. Es nedomāju tā. Es domāju, atkal, tu nekad nevarētu pateikt tās lietas, ko viņa teica, bet viņa to teica no savas pieredzes, no cilvēkiem, ko viņa redzēja savā apkārtnē, par lietām, kas viņai lika justies neērti, un viņa vēlas labāku dzīvi. Un šis ir tas cilvēka tips, kuru internets ienīst. Internets, kas par visu sūdzās, ienīst. Sieviete, kur ir gatava pateikt, paskaties, es redzu, ka šeit ir problēma, un tā vietā, lai vienkārši sēdētu un vainotu vai sūdzētos par to, es pieņemšu lēmumu, pat ja tas nav tas lēmums, ko sabiedrība vēlas. Jo lielākā daļa cilvēku nejūtās ērti ar to, kā viņi dzīvo. Un viņi vēlas, lai arī citi paliktu tajā pašā neērtajā situācijā, lai viņi paši justos mazāk slikti par to, ka nav izkustējušies, nav mainījušies, nav uzlabojuši savu dzīvi. Šī sieviete pieņēma lēmumu uzlabot savu dzīvi un atklāti par to runā. Visticamāk, tur, kur viņa dzīvo, ir dārgāk. Visticamāk, tā ir cita veida kopiena nekā tā, kurā viņa uzauga, kā viņa pati ir diezgan skaidri norādījusi. Un viņa ar to ir mierā, jo vēlas ko labāku savam dēlam, un tomēr internets to nespēja pieņemt. Zini ko? Es saprotu, ka viņas tonis daudzus saniknos, bet vai viņai nav taisnība? Un ar to, ka viņi kaut ko dara lietas labā, viņi patiesībā dara kaut ko savas ģimenes labā. Viņi pārauj paudžu lāstus, kā daudz to sauc paudžu traumas, un patiešām nodrošina savam dēlam labāku vidi. Un par to viņi runā video beigās. Man šķiet, ka ļoti bieži, kad mēs runājam par rasu jautājumiem, par melnādainajiem cilvēkiem, pastāv šis valdošais uzskats, ka melnādainie vienmēr tiek atstumti. Viņi vienmēr tiek noniecināti, un to dara baltais vīrietis, sistēma un apspiedējs. Un viņiem ir paudze
paudzēs mantot trauma, ko viņi nes līdzi gadu desmitiem šādas dzīves un šī stāstījuma dēļ, lai gan patiesībā tu vari pats uzņemties atbildību un pārraut daudzas no tām paudžu lāstīm, ar kurām saskaries. Un tieši to šī sieviete arī dara, ne tikai sev, bet arī savam dēlam. Un ja tas nozīmē paskatīties apkārt savā kopienā un saprast, ka tas nav pietiekami labi, un pārcelties uz balto apkaimi, tad lai tā arī notiek. Un zini ko? Es esmu pārliecināta, ka nevienam no šiem baltajiem cilvēkiem nerūp, ka viņi dzīvo šajā apkaimē. Es esmu pārliecināta, ka viņi viņu uzņem kā kaimiņieni. Es esmu pārliecināta, ka viņi uzņem arī viņas dēlu. Un ir skaidrs, ka viņi liek viņai justies tā, it kā viņa būtu pieņēmusi pareizo lēmumu. Turklāt, Vai ne? Un lūk, kur tā lieta. Tas ir tas, kas šeit ir interesanti. Šī nav melnbalta parādība. Un šis video patiesībā nav par melnādainajiem, kuri pārcēlās uz baltajiem rajoniem. Tam burtiski nav nekāda sakara ar rasi. Tas ir saistīts ar cilvēka tipu, kurš dzīvo vidē, kas viņam ir kaitīga. Un tā vietā, lai censtos panākt, ka visi pārējie paliek tajā pašā, viņi pavada savu dzīvi vainojot citus. Viņi pavada savu dzīvi sūdzoties. Viņi pavada savu dzīvi sakot, jūs mūs apspiedāt. Tā tas notiek. Tā vietā, lai paskatītos apkārt un saprastu, ka mums pašiem jāuzņemas atbildība par to, kas notiek mūsu dzīvē. Un tad ir citi cilvēki internetā vai reālajā dzīvē, kur saka, man ir apnicis šī vainas novelšana uz citiem. Es patiesībā vēlos izveidot kaut ko labāku sev. Un šie ir cilvēki, atkal neatkarīgi no rases, kuri izaug nabadzībā, bet nolēma, ka vairs nevēlas būt nabadzīgi, kuri izaug vardarbības vidē un nolēma, ka vairs nevēlas dzīvot vardarbībā, kuri izaug seksuālas vardarbības situācijās un nolēma, ka to nevēlas savai ģimenei. Cilvēki, kuri dzīvo nelabvēlīgos apstākļos un nolēma tos pamest. Bet šeit, tāpēc, ka viņi uzdrošinājās pateikt, ka iemesls, kāpēc viņi dzīvoja nepatīkamos apstākļos, bija melnādainie, pretstatā dzīvei ar baltajiem, kuri tā nedzīvoja. Viņa uzreiz kļuva par interneta sensāciju, jo viņa ir tik rasistiska, bet video, ar kuru viņa atbild, ir tieši tas. Tas ir perfekts. Viņi saka, jūs jūtaties neēti par to, ka es pieņēmu lēmumu aiziet no šī, vai tas, ka viņas kaimiņš ir trokšņains, bīstams un problemātisks, ir saistīts ar to, ka viņas kaimiņš ir melnādains? Es nezinu, man tas īsti nav svarīgi. Bet tā ir apkārtne, no kuras viņa nāca, un tur cilvēki bija melnādaini. Un tāpēc viņi runāja ar savu kopienu un saviem cilvēkiem par savu pieredzi, sakot, draugi, pieaugiet, pārvācaties, dariet kaut ko labāku, veidojiet labāku sabiedrību saviem bērniem. Bet tas ir vēstījums, ko cilvēki nevēlas dzirdēt, jo tas liek viņiem justies slikti par sevi. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!